Deli ir viena no lielākajām un dzīvākajām pilsētām pasaulē, kur senatnes attieksme moderno, te var no augšas jau redzēt, kā tas izskatās, ka viss ir izgaismots. Man liekas, mēs kādas 15 minūtes lidojām lidostā. Uzlimītē! Iebraucām Deli no rīta. 6 vietā māja roka, nepazīstīga. Bet te viss māja roka, ja? Tagad viss kārtībā. Te ir garas tādi, tad ir lifti, ja? Te gari, tur man liekas galvu nevar redzēt vispār. Atceries ekskavātoru un starp citu reku te paslēpies ir viņš, ja? Nezinu, ko viņš dara, bet paslēpies ir. Līdz iziešanai ārā, man liekas, pusstundu jāiet, ja ne ilgāk. Izkāpjam vienā galā un jāiet ārā uz visam citā galā, bet tā lidos šeit ir viena no lielākajām pasaulē, milzīgi vienkārši. Starp citu drugas kvalitāte. Es teiktu, ka šeit ir ļoti labi, vismaz Deli lidostā, vienkārši fantastika. Un tad parādījās rokas, es laiku domāju, kas tās par rokām. Izrādās, tās ir mudras. Es zināju, protams, kas ir mudras, bet domāju, kāpēc te rokas tādas izbāzt ārā plauks radams, jā. Tās ir mudras. Mudra tā ir sena indiešu mākslas un garīguma daļa, ko izmanto dejas un meditācijas praksēs. Milzīgi cilvēku masas, ļoti daudz cilvēki, skaņa vienkārši daigās, jā. Nu jā, no lidmašīnas līdz izējai laikam stunda kaut kāda beigās aizgāja, jā. 30 minūtes iet, 30 minūtes gaidīt lidostā. Mjau.